izvērtīs spēli, vai neizdosies šoreiz vēl. Nikulins. Ka vēl nē. Un precīzi piespēle Terečenko izslido vienatnē pret mūsu vārdsargu Mārts Jucērs. Glāb komandu. Ļoti augstasinīgi nospēlē Māris Jucērs. Nu, tur Garīpaus īsti neredzēja rips slīdēšanas brīdi. Efektīvs spēku paņēmiens pret Bergfors tika pielietots. Meija. Atslauzās Meija, Ripa vārds priekšā, tā ir vārtos. Juris Upītis, trešie vārti Jurim. Atradās īstajā brīdī, īstajā vietā, bet lauvas tiesa no šiem vārtiem. Šajā panākumā izdarīja Gins Meija, kurš pats pārķēra Ripu viduszonu. Un var teikt, veiksmis Krekliņā dzimis hokejs. Maz spēļu aizvadījis, bet jau trešie vārti. Nu, tā ir laikam tā īpašība, par kuru mēs runājām, ko nevar iemācīt, kura vai nu ir, vai nu tās nav. Šo vārtu galvenais kaldinātājs Gins Meija un Juris Upītis. Viens pats tukšu vārtu priekšā. Tik un tā ir viesiem Lukojanovs. Un Oļegs Petrovs. Lieliski Lukojanov piespēle un Oļegs Petrovs viens pats aizmirst vārtu priekšā. Un visi trīs mūsu hokejisti aizslidoja pretī Lukojanovam un sev aizmugurām atstāja vienu pašu pieredzējušo Oļegu Petrovu. Nu, pozicionāli kļūda un Oļegs Petrovs šādu iespēju garām redzam atkārtojumā. Nu, četratā uz vienu spēlētāju praktiski aizslido un Krišāns Strēlīgs pavēlu jau pamanīja briesmas. Nu, redzam, 4 mūsu spēlētāji neļauj izdarīt, neaizsniedzās arī Juris līdz Ripai. Lucenjus. Iespēle metiens un vārtus Sabiņš glāb. Komanda pēc Gunta galva, atbars komanda pēc Gunta galviņu metienu. Ļoti labi Niklas Lucenjus nospēlēja. Medveģevs dos uzbrukumā. Kuļašs. Un Ripa vārtos. Mainīja Ripas lidojuma virzienu. Jā, tur Imonens bija vārtu priekšā. Nu, redzam. Spiridonovs. Nē, Spiridonovs, jā, Spiridonovs. Iemetiens bija pie Akbārs komandas vārtiem, vēl 45 sekundes jāspēlē. Atņemam Ripu. Ripa vārtos, bet fiksēta aizmuguri ir. Nu, diemžēl vārtu goms netiek ieskaitīts. Fiksēta aizmuguri otro reizi pēc kārtas, nu nepaspēja atstāt zonu. Nepaspēja, viss ir pareizi. Un es neredzu Ir Ņiževičs. Un Ripa vārtos. Ripa vārtos, Danis Zaripovs. Nu, tur bija arī paklups viens no mūsu spēlētājiem, tāpēc arī nepaspēja paiet pretī. Oi, zem pārlikņa. Tāds simbolisks iemetiens. Tieši tā, jo spēle ir beigusies. Redzam, cik strauji Medveģevs tomēr slidoja atpakaļ. Nu, diemžēl jāatzīst, ka šajā sezonā abās divās savstarpējās spēlēs regulārajā čempionātā esam atzinuši Kazaņas Akbārs pārākumu.